runāt. Sveiki, šodien pie mums ciemosies Inga Ružicka, kas nodarbojas ar regresīvo terapiju, tā esat? Kaut kā tā. Jā, un es vienkārši gribēju paprasīt kādu vietu. Neko vairāk. Ideāli. Nē, es domāju tieši par tām regresīvu terapiju, kas viņi izskaitās, ko tas vārds nozīmē. Piemēram, es biju viens cilvēks aizgājis ciemos, viņš teica, bet nezinu kādu, kas regresīvo terapiju nodarbojas. Es pat nezinu, kas tāds ir, bet tas ir tas, ar ko tu nodarbojies. Jā. Un ko tas nozīmē, ko tas vārds nozīmē? Tas vārds nozīmē to, ka tu atkāpies uz atpakaļ, pa drusciņai. Jā. Līdz bērnībai, līdz mammas vēderam. Jā. Un pēc tam tu dodies tālā ceļojumā savām iepriekšējām dzīvēm, savām iepriekšējām pieredzēm. Sanāk, tā regresīva terapija nozīmē kaut kāda atpakaļiešana uz kaut kurieni. Jā. Un kā jūs tieši to darījat? Kāds tās metodas ir? Kā jūs to darījat? Es izmantoju reinkarnacionikas metodu, tā ir ļoti elementāri, ļoti vienkārši, ka tu vienkārši palpo, atslāpinies, pasauc savus sargiņģējus. Es vienmēr pasaucu savu seansos sargiņģējus, lai viņi nāk palīgā. Uzdod jautājumus, pasaku, uz kuru tu dzīvi gribi doties un dodies. Un pirms es nezinu, uz kur dzīves gribi iet. Tad tu vari pastīties to dzīvi, kuru tev vajadzētu šobrīd pastīties, vai pastīties to iepriekšējo dzīvi, kur ietekmē šīs dzīves scenāriju. Kaut kā tā. Bet labāk ceļojumos doties tad, kad ir konkrēti kaut kādi jautājumi, kaut kāda problēma vai kaut kas, pieņemsim, lai neteikt, ka problēma, var sagribēt sapazīties saviem sargiņģeļiem, pieņemsim, sajust viņu, saprast vispār, kā tu uztver informāciju, vai tu viņus redzi, vai jūti, vai dzirdi, kas ar tevi notiekās. Piemēram, tad, kad mēs iepazināmies, tu man piedāvāji to iepriekšējo dzīvi, bet man bija, ne bailes, man bija tā, es negribu. Bailes, tas saucās. Nē, ne bailes, bet bailes. Tā kā bailes, atturēšanās, un tā kā es baidos, ko es tur redzēšu. Tas normāli daudziem tā ir? Jā. Un kā viņi tiekam pāri? Ir tā, ka par cik tevi es pati tā kā uzaicināju, lai pie manis atnāc, tad tu tā ļoti vienkārši no tā atteicies. Jo tev tas tā likās, labāk nē. Bet tie, kas cilvēki pie manis nāk, viņiem jau ir konkrēti jautājumi, ko viņi grib risināt. Tur attiecības, veselību, dzīves aicinājumu. Un tad viņiem ir tas jautājums, un viņi jau nāk, jo viņi grib atrast to atbildi uz to savu jautājumu. Un ir tā, ka, protams, ka viņi atnāk un viņi mazliet ir satraukšies, jo viņi arī nezina, ko es tai darīšu un kas notiksies vispār, vai viņi vispār kaut ko atcerēsies. Bet par cik viņi ir atnākuši, jo viņi grib zināt, tad viņi ļoti vienkārši tiek vaļā no tām bailēm, jo es izstāstu arī to procesu, cik vienkārši tas notiek. Jo arī tā procesa laikā, kad tu jau esi tajā ceļojumā, vienalga, vai tā ir iepriekšējā dzīve vai kaut kur starp dimensijām, tu tur lidinies un runā ar saviem sargiņģeļiem vai dvēseli pasaulē, tu jebkurā mirklī vari pateikt, visas vairs negribu, čau, un tu beidz to savu ceļojumu. Un to var izdarīt vienkārši sazemējoties un izej ārā no tā, atgriezies tā kā savācies savā ķermenī apakaļ un staigā. Bet parasti neviens pusceļā man līdz šim vēl nav aprāvies tā. Pagaid, es nenākšu atpakaļ, es vēl esmu pie mākslas. Jo dvēseli pasaulē ir ļoti interesanti, kāpēc no turienes iet projām. Vienīgi ir bijusi tāda pieredze man dvēseli pasaulē, ka man personīgi tur, kad es pirmo reizi nokļuvu, man tur bija superīgs sajūta, es biju laimīga, priecīga, tur bija reāla sajūta, kas apakaļ negribu nākt, jo tāda sajūta nebija tev zemes izjutus. Un tad, kad es tev pastāstīju seminārā vienā, un viena meitene tur nokļuva pēc savas iepriekšējās dzīves, un viņai tur galīgi nebija tik labi kā man. Tad viņa man saka, Inga, kā tas var būt? Tu tā stāsti, ka tur tik forši krūte, mīļi. Man gan tur tā nebija, es saku, tas ir normāli, tāpēc, ka mēs jau tur nokļūstam pēc savām tām iepriekšējām dzīvēm, atkarībā no tā, kas tur ir noticis. Tavējā dzīve tur nebija, tu aizgāji, kad tev nebija tur tik vienkārši un forši, bija bišķiņ sarežģītāk, un tad tev bija tas process tāds tā kā attīrīšanās, tā kā saprašanas un tā. Tāpēc viņš tāds bija domīgāks, tāds smagāks mazliet. Bet pēc tam, kad tu no tā visa atteici, atkal viss ir forši skaisti. Sanāk, ka esam tā iešana tajā dzīvēs, sanāk kaut kāda bez mazā redzēt. Tas cilvēks, viņš kur viņam bildes kaut kāds nāk? Nāk bildes, nāk sajūtas, nāk vienkārši zinu līmenī. Viss vienkāršāk, personīgi man bija pirmā man pieredze, ka es redzēju reāli bildes, savus filmiņas. Bija tā kā kartiņas un bija tā kā filma, ka tu vienkārši ej un dari kaut ko.
Vēlāk jau, kad cits ceļojumi bija, tad jau arī man sajūtas tur pieslēdzās, tad, kad tur kaut kur tumšs ir, un tad es vienkārši sajūtu, kur es esmu, ka tur ir tumšs, ka tur ir kaut kāda aiza, tur kaut kāds ūdens, tur kaut kāda karieta, es tā kā to jūtu, bet es to neredzu. Un ir bijis, ka tu vienkārši hop un atnāk man informācija, es zinu līmenī. Un tas es zinu līmenī, tie cilvēki, kas pie manis nāk, viņiem visgrūtāk ir ar to sadzīvot, tāpēc, ka viņiem liekas, ka viņi visu laiku to pašu izfantazē, izdomā. Bet patiesībā jau tā informācija, kura nāk no tavas zemapziņas, tā jau ir tava informācija. Ja viņa nāk no tevis, tātad tā ir tava informācija. Nu labi, piemēram, bet ir cilvēki, kurš saka, ka viņi neko nemāk, viņiem nekas nesanāk, un tu tāda arī bijuši ir, to es neko neredzējuši un tam līdzīgi. Šodien man bija viena sieviete, kura neko neredzēja, neko nejūta. Tā viņa teica, neko nejūt, bet tad kaut kādā mirklī, to viņa pēc tam jau teica, nevis tā ceļojuma laikā, ka viņai kaut kādā mirklī, kad es kaut ko tur darīju, kaut ko teicu, kaut kāds smagums galvā sajūt. Pēc tam pārgāja. Un it kā viņa neko nejūt, bet tajā pašā laikā viņa jūt, ka ir smagums galvā. Tas nozīmē, ka viņa tomēr jūt, vienkārši tā jūt. Tas jutīgums vēl nav aizgājis pa visu to ķermeni, bet viņš sāk pakāpeniski nāk. Tāpēc, ka ir ļoti daudz visādi bloki, visādi pārdzīvojumi tai sievietei dzīvē bijuši, no kuriem tik vienkārši nevar atbrīvoties. Ir jāpastrādā šajā dzīvē, jātīrās, un tikai tad tu kaut ko spēsi redzēt un dzirdēt. Es atceros pirmo reizi, kad mēs tur sēdējām, bija tā, man nekas nenāk, un tas jau tā labi likšu mieru, vienalga. Un tad bija tā, kad es tā, labi, pofīgi pamēģināšu, atslābinos, un tā, tad pasauc sargiņu, dunks uzreiz klāt. Bet man reakcija bija humors, riktīgi smieklis sāk nākt ārā. Bet es vienkārši domāju, vai ir tā, ka citiem cilvēkiem tas ir grūtāk, kā tos vērojums ir, manāk cilvēks, man nekas nesanāks, viņš šāds aiziet ar projām, vai viņam tiešām kaut kas tur, parādās tā vairāk, ka viņam pēc tam apbrīno to visu. Ir dažādi cilvēki. Tiem, kuriem nesanāk, viņiem ir sevi grūti, es īstenībā nezinu, cik viņiem ir grūti, vienkārši es tik tā saku, ir tādi, kas nāk atkārtot un tomēr trenējās, mēģina kaut ko darīt. Droši vien tie, kas nenāk, varbūt, ka viņi neko nedara, varbūt viņi vien paši to dara, es jau to nevaru zināt. Bet, viņiem ir sarežģītāk tie, kas neko neredz. Tie, kas redz, pārsvarā tie ir cilvēki, kuriem jau no bērnības ir kaut kādas spējas. Ar tiem visinteresantāk īstenībā man strādāt. Man ļoti patīk, kad nāk, kuriem jau kaut kas nāk, jo no viņiem vēl kaut ko jaunu var uzzināt. Jo viņiem ir atvērtāki, atklātāki un viss tur notiek viņiem. Bet par to redzēšanu vispār daudzi neredz uzreizi. Pieņemsim, es sadalīšu viņu tādos 3 posmos. Tad viens posms ir, kad mēs tikko sākam to meditāciju, to ceļojumu mēs pasaucam. Ir, kas redz uzreiz čupā, viņš saka, man tur miljons jau ir sanākuši, ir jau čupa, jā. Es parasti arī uzprasu, vai ir kāds, kurš tā kā tev tuvāk ir, vai kaut kā, kad skatās, un tu jūti, ka viņš tev grib teikt kaut ko vai rādīt. Parasti ir tās, kurš tās galvenais, tā kā tas palīgs ir. Tad ir forši, viņš jau pat paņem aiz rokas, viņš man paņēma aiz rokas, un viņš kaut kur vai, es saku, gribu, lai viņš tev jāizgrib, saku, tad ej, skaties, ko tev rāda. Un tad ir ļoti vienkārši vispār tas viss ceļojums, jo viņš redz tieši to, ko viņam vajag, jo tas pavadonis viņu visur vai tur, kur vajag redzēt. Tātad tas ir pirmais posms, jā. Ir tā, ka arī viņi vienkārši redz, ka viņi stāv, bet viņi arī nekomunicē, jo vienkārši nav laiks tai komunikācijai. Un tad ir starposms starp zemi un debesīm, kā es saucu, un tur kaut kāds process notiekās arī. Un ir tāda vieseļa pasaule, un citreiz ir tā, ka tie, kas pirmajā stāvā neredz viņus, tad, kad mēs uzējam augšā mēs, es cenšos parasti to darīt tā, lai viņš izdzīvo to visu procesu, tā kā iepriekšējo dzīvu, miršanas procesu, lai viņš atbrīvojās no bailēm nomirt. Ir tādi, kas arī neredz tos miršanas procesus, viņš ieraug to miršanas procesu, viņš neredz, bet viņš vienkārši jau redz, ka viņš tā kā jau ir nomirs, kā nomirs, nezinu, bet viņš jau ir dvēseli, un tad es saku, pasties uz savu dvēseli. Un tad augšā dvēseļu pasaulē viņš tos, kurus tur neredzēja, viņš redz viņus tur. Vienkārši tagad saka, tagad, kad palīdz saprast to iepriekšējo dzīvi, kas tur ir bijis, kāds tās mācības stundas iziets, neiziets, tad es saku, un ko tu tur redz, kas tur ir sanākuši, viņi saka, tur ir tie paši, kurus mēs tā kā saucām lejā, bet viņi tā kā neatnāc, bet viņi ir tur, un tur jau viņš viņus redz.
Nu tā. Kas ir tas pats vērtīgākais, ko tā cilvēki iegūst? Nav viens, tur visāds bildes varētu visu kaut ko tam līdzīgi, viņam kaut kas paši no tā nodaļa? No tā visā, Nu, to jau vajadzētu viņiem pašiem prasīt. Es atceros nometnē, vasaras nometnē, tur bija tā Černīga semināra nometne. Tu vadīji to pasākumu, tu biji tā vienkārši līdz asarām vienkārši. Un tur bija kaut kā ļoti daudz, kas, tā kā, varētu teikt, atlaidās, salikās, nezinu, vēl tur tas citi būtni pierabījās. Un tu biji baigi tā, nezinu, baigi ar asarām, baigies mīnums ar asarām. Es vienkārši domāju, vai nav kaut kas... Tas jau ir labi ar asarām. Tas nozīmē, ka tā ir attīrīšanās. Nē, es domāju, kaut kas līdzīgs, pēc kādā asaras citiem tā izpamnījies. Jā, ir asaras. Ir riktīgi, bimbājās. Bet cilvēki vēl pagaidām ne visi ir gatavi bimbāt. Es viņiem saku, es jau pirms ceļojuma saku, ja gribas raudāt, raudi. Gribas histēriski raudāt, raudi histēriski, jo tā ir attīrīšanās. Un es jau to zinu, ka tas ir nevajag no manis kautrēties, tāpēc jau tu esi atnācis, lai tu gūtu kaut kādu to labumu. Īpaši tāds vīrietis stingrs un tāds... Nē. Mums bija viens gadījums arī, mums tur pārsvarā meditācijas, tur es smieklēm aiziet bieži vien, un tad tur bija viens vīrietis nopietnis, sēž, un kurš tur viss nevar savaldīties meditācijā, tam līdzīgi sēž, pēkšņi pats histēriski sāk smieklēs, viņš vēl izskrien no koridora ārā, es laikam nepieklājīgi sajūdīju. Kas ir pats interesantākais, ko tā cilvēku stāstījuši, ko viņi tur redzējuši? Pats interesantākais man bija nesen. Viens čalis, tad, kad pasaucām to sargaļģeļus, lai atnāk, es saku, tātad paskaties, pavēro, kā tu viņus tur redzi, jūti, saproti, kur viņi ir, kā viņi izstās. Un viņš saka, redz, tur krāsiņas, tur nosauc tās krāsiņas. Es saku, jā, un vai kaut kāds izskats apveids, kaut kas, kā tu viņus varētu rakstīt. Viņš saka, viņi tā kā flomasteri izskatās. Krāsēm flomasteri. Tā vajag labi. Un vēl ko tas čalis izmet, baigi labo, skatās iepriekšējo dzīvi, skatās kaut kā. Un tur tas zaķis kaut kā, neatceros kas, es tādu zaķis, tu tā kā domā skuķis, meiteni? Jā, zaķis, meiteni. Tas tā labi. Forši, man patīk vispār strādāt ar... cilvēkiem, atklātiem, vienkārši tā kā tu runā, nevajag kautrēties, tad, kad tu tur kaut ko dari, tāda kā tu esi tā arī stāsti to visu, un cilvēkiem ir reizēm liels izbrīns, kā es runāju ar tiem sargaņģeļiem, tiem palīgiem, ir jautājums vienkārši uzdod, kāpēc man ir tā? Nē, tu man pasaki, es taču dzīvoju šeit uz zemes, ja tur augšā ir viss forši, viegli, saka, es to saprotu, esot tur, jo tad, kad tu esi tur ar viņiem, liekas, man ir viss skaidrs, forši. Atnāk šeit un apsēžās, iziet no Jā, bet ko tu man tagad darīt? Es nesaprotu. Un tad reizēm, kad viņš tur aiziet, un viņam viss skaidrs saka, bet tu tā paprast konkrēti, tad, kad tu atgriezīsies šeit uz zemes, vai, kāds tev darbības jādara, vai tas arī būs tik vienkārši kā tur, vai tomēr tev kaut kā tur vēl kaut kas vairāk jāzina par to. Sākiet konkrēti. Jā, tu saki pa soļiem, protams, nevienmēr pasaka, bet reizēm pasaka, un tad viņš iznāk un saka, ko tur viņam tā runāja? Es saku, kā runāja? Tā kā tu domā, tā arī runā ar viņiem, ko tur daudz. Ko tur tālu? Tas svētais eņģelis paskaidro man kaut ko. Jo viņiem ir, lielai daļai cilvēku liekas, ka viņiem tā jāklanās un tur jābūt pieklājīgiem un Dievs tur paņirt nepareizajā laikā. Tā jau nav. Visam forši. Viņi nav bijuši tajā smiekla pasaulē. Jā, laikā. Tu esi nopietnas, wow, cik interesanti. Un man arī bijis tā, ka pirmā, protams, iepazīšanās, es jau nezinu vēl, kas tur notiekās, protams, tā. Un dvēseļu pasaulē, kad es tur aizgāju pie saviem dvēseļu radiniekiem, draugiem, tur, iepazinies pirmo reizi, un es jau aizmirsus, kas viņi man tādi ir, bet tad, kad es jau atceros, viss baigi forši. Nākamās reizes jau, kad es gāju pēc tām dzīvēm, es gāju ņirgdam uz turien, viņi saka, kā atkal tu neizgāji tā? Labi, nākamreiz pamēģināsim savādāk to visu. Un, tādā vieglumā, visu laiku ar ņirgu tādu, superīgi, Kad saproti dvēseli radinieki, kā tu to saproti? Termins vārds, bet kā tu to saproti? Dvēseli radinieki, tā ir tā mana dvēseļu grupa, ar kuru es esmu dotajā mirklī kopā ar viņiem, mums ir kaut kāds uzdevums. Tāds, kur mēs tā kā visu laiku sadarbojamies, kaut ko vienu daram. Zemes vai arī kaut kur citur uzdevums? Tur ir dažādi.
dažādi. Ok, tad dvēseli radinieki ir kaut kāda grupa, ar kuriem jūs kopā darbojaties? Mēs tā kā, klase, pa klasēm varētu teikt. Mums ir kaut kāds uzdevums, kas mums kopējs ir katram jāiemācās. Un tad mēs tur ejam un visu laiku kaut kā mainamies, šojamies, daram un mēģinam. Kā tu saprati uz to posmu? Visam daudz cilvēku, viņi netic, ka ir tāda iepriekšējā dzīve. Daudzi tic, daudz to ir pieredzējuši, nav pieredzējuši, vienalga. Bet kā tu saproti to pašu ciklu, no tavām praksēm, kas tev bija, kā tu saproti to pašu ciklu? Cilvēks pirms piedzimšanas, kas notiek? Cilvēkam pirms piedzimšanas? Jā, dvēseli, viņi tagad izdomā, es gribu piedzimt. Un sākās baigais plančiks. Plānotājs? Jā, sākās plāns. Vienkārši pastāsti, cik daudz apmēram saprot no tā redzējuma, ar tām pieredzēm, kas nācis tur. Kā? Tu izlēmi, vai tu pats aizēji līdz tam, ka tev ir jāsāk iet tālāk un tev jāapgūst tās pieredzes, kas vēl nav apgūtas, jā? Ir pienācis laiks, vai ir pienācis laiks, un pie tevis atnāk kāds tavs skolotājs, vai kas viņš ir klausies, tev tā kā laikam jau laiks, vai tur kaut ko, ir dažādi. Jā. Un tad vienkārši sākās, tu sāc plānot, pirmkārt jau tu būsi sieviete vīrietis, kādā valstī, pilsētā, sāc domāt, tā pati matu krāsa, acu krāsa, augums, resna, tieva, gara vai vēl kaut kāda, jā. Un vecāki attiecīgi no tā atkarīgs, kāds tev vajag. Kādas tev ir tās raksturīpašības, kas tev ir vajadzīgs, kāds tas tavs galvenais tas uzdevums, kas tev ir jāveic šajā iemiesojumā. Kad tu ies uz turieni. Un viss pārējais, kāds labums tev ģimenei, sociālajiem tautai, valstīm, sērijas, kā tu to visu, kas, ko, kā. Viss smalki tiek izplānots, pat tādas lietas it kā liekas, tā kā man cilvēki prasa. Es gribētu uzzināt, vai es eju pa pareizo ceļu. Visi pareizi ceļi, vienkārši viens tālāk, viens tuvāk, jo vienreiz gāju gulēt un man, neatceros, ko es tur domāju, bet acu priekšā man ir tas vāze, jā, tas ceļa rādītājs. Un vienkārši saprotu, man ir jāatbrauc, pieņemsim pie Matīsa, jā. Un es braucu, un man viņš teikt parāda, ka man jāgriežās, un es pātru nogriežos. Viss, tātad es tagad braukšu mazliet lielāku ceļu, mazliet ilgāks laiks tam paies, bet es pie tevis atbraukšu. Bet es varu izgriezties ārā un, jā, savādāk. Bet es varu pagriezties, apmest riņķi un izbraukt un tomēr aizbraukt pa pareizo. Zini, kā es agrāk darīju, tu iebrauc, tev jābrauc uz Rīgu, jā, no Daugavpils uz Rīgu tev jābrauc. Braukt pa to pašu ceļu ir nereāli garlaicīgi. Tad tu paņem izslēdz visu, kaut izvies ārā, nogriez kaut kur pa labi pa kreisi, kaut kur jau kaut pusstundu pabrauc. Tagad braucam uz mājām, bez nekādām tām navigācijām. Tagad pēc šķuļņika tikai uz turieni. Tas bija interesanti. Tā kā ir savādāks ceļš. Jā. Jāpastāj pa kaklas. Man bija vēl jautājums, ir tas termins, kad cilvēks iepriekšā dzīvē bija suns kaķis, un tad viņš evolūcijas procesā ir cilvēks, un tad viņš tur nezinu, kaut kur vēl augstāk ir bezmazliet cilvēks no akmens cēlies, vai kas tam nedzīgs. Tu pat tā teorija, ko tu zini, ko domā. Kad cilvēks no sākuma ir kaut kāds augs, koks, tad viņš ir dzīvnieks, un tad viņš ir cilvēks, dvēseles evolūcija. Ar mani ir tā, ka es nedomāju par to. Es vienkārši zinu, ka kaut kas tāds ir bijis, jā, ka es esmu bijusi arī akmens, es zinu, ka es esmu bijusi gan ērglis, gan puķīte. Normāli, un tad, kad es biju 2016. Gada beigās uztaisīju savu to apmācības kursu, jo man vajadzēja vienkārši to informāciju dot ārā, es vairs nevarēju viņu turēt. Un tad man bija viena nodarbība, kur mēs skatījāmies savu pirmo iemiesošanos uz zemes. Un tad meitenes tur redzēja, viena meitene konkrēti redzēja, ka viņa ir zivs. Viņa bija maza zivtiņa, pēc tam bija lielāka zivtiņa, pēc tam vēl lielāka zivtiņa, jā. Un tad viena bija laikam man puķis. Kaut kas tāds, jā, Un cik interesanti bija tas, ka viņas to visu skatījās un stāstīja, un es tādā pašā laikā pilnīgi, bez
zaļņie мысļi, kā sakās, es arī pilnīgi sajūtu, kā tā zivs redz. Viņa stāsta, kā tā zivs redz, un es pilnīgi pati esmu zivs tajā audī, es domāju, tā, ko es ieliku bez atļaujas no sērijas tāda. Bet nu neko, tad nākamā stāsta par puķi, un tā reģe atkal ir tāda kaut kāda trīsdimensionāla, es nezinu, pat nemāku pastāstīt kaut kas, un es atkal tā, ups, ko es daru? Bet pilnīgi neapzināti kaut kā uzreiz automātiski. Es nezinu, vai tas, kāpēc tas tā notiek. Man liekas, ka man vienkārši tas bija jāpieredz un visu, un tāpēc man tur ielaida. Ja, teiksim, tas cilvēks, viņš kaut kādā veidā enerģiju savu izplēš, tad, nu, tu, teiksim, blakus esi, jo tu enerģiju sajūti un pati jau, nu, pieslēdzies tam visam. Nē, nu, man jau arī ir seansos, tad, kad cilvēki iet, mēs jau kopā pelpojam, mēs to visu kopā darām, mēs tur acis ciet, nu, lai man nenovērš uzmanību kaut kādas sienas vai glaiznes vēl kaut kas, es tur acis ciet, un es jau esmu tajā visā, es jau pilnīgi jūtu tās enerģijas, ko tikai es nelīnu iekšā tajās dzīvēs kaut ko tur skatīties, tāpēc, ka tas prasa no manis daudz enerģijas. Es jau tā esmu izpumpējusies pēc 3 stundām mājās, bieži vien es aizbraucu mājās, vienkārši atrubos, jo man nav spēka. Labi, vēl ir tā, teiksim, cik cilvēkam ir, nu, teiksim, tur ir teorijas, ka cilvēks dzīvo miljoniem dzīves un ir kaut kād pāris dzīves nodzīvo uz zemes vispārībā. Nu, pēc savas pieredzes, nu, pēc tiem seansiem. Nu, kā tu to saproti, kā tu to skaties? Jautājums, kur tie cilvēki, kas raksta tās 18, 4, 24 un cik tās dzīves, kur viņi ņem to informāciju? Jo man ir 30 dzīves, kuras es esmu redzējusi, Manai vienai kursa biedrenei, kurai jau liela bērni daudz laika ceļot, viņa 94 redzēja 4 mēnešu laikā. Tad, kad man bija cilvēki, kas prasīja, cik man ir dzīves, es saku, būs laiks uzprasīsim, jo man tas nezinu, cik tev dzīves, un man tas tā īpaši neinteresē. Es zinu, ka daudz, man ar to pietiek. Citi grib uznāt, saka, ok, uzprasīsim, un tad, kad es uzprasu tā ceļojuma laikā, pasties uzprast, cik tev tās dzīves ir, tad viņi parasti saka, viņi vienkārši redz, ka garām skrien filmas, un viņi saka, labi, sapratu, viss man ir skaidrs. Pietiek, viņas bija daudz, jā. Viss, un tad jautājums, kāds 18 dzīves? Tu dzīvo pirmspēdējo. Kā var to kāds pateikt, ka tu pirmspēdējo dzīvoji, ja tu neizpildi visus savus uzdevumus, no viņa iespējas nākamo dzīvi, kurš teica, ka tu tajā nākamajā visu to izpildīsi, savu to bagāžnieku, savu mugursomu, piekabu, vilcienu izkrāmējis pa vienu dzīves posmu, cilvēku. Es nezinu. Es tikai, Es zinu, ka numeroloģijā ir tā, ka pēc matricas var aprēķināt, kuru dzīvi tu šobrīd tā kā dzīvojam. Un ir cilvēki, kuriem šī dzīve skaitās tā kā pēdējā, bet ar nosacījumu, ja viņi izpilda visu to, kas viņam jāizpilda, ja nē, tad viņi bezmaz tā kā piespiedu kārtā tiek iemiesoti uz vēl vienu dzīvi, lai tur apgūt kaut kāds. Ko tu par to domā? Pēc astroloģijas, ja es nemaldos, kaut kāds 15 vai 14 skaitās. Es nezinu, kur astroloģija to ņem, tāpēc es nav komentāru. Bet varbūt tā, kad izdara visu, apgūst, iemācās visu, un tad, vairs nav jādāk. Redz, šitā laikam, tad, pieņemsim, es konkrēti skaitu tur jau saputrojos, nav svarīgi, 3, 3, 1, 3, 2, 29, jā, nezinu, kura man ir šitā, bet, ko es gribēju pateikt? Jā. Pieņemsim, šobrīd es apzinos, ka reinkarnācija eksistē, ka man ir iepriekšējās dzīves. Es zinu, kuri mezgli man vēl ir, pie kuriem jāpiestrādā, lai man tas vairāk neatkārtotos šajā dzīvē un nākamajās. Un runājot par nākamajām, ir tā, ka vispār jau tā kā saka, tad, kad tu dzīvo apzināti, tad viss ir skaisti, viss un forši, jā, un tad jau ir vienalga, vai tu iemiesosies vai neiemiesosies. Līdz tādam eiforijas apzinātam stāvoklim es vēl pagaidām neesmu nonākusi, vēl man ir ko rakt, ko darīt. Bet tieši šajā momentā es domāju, ka es centīšos darīt visu iespējamo, lai man vairāk nav jāiemiesojās. Es gribu to visu savu, vagons vai cik man ir viņu izkrāmēt. Visu, izdarīt, iemācīties, apgūt, lai man vairāk nav jāiemiesojās. Tā. Es šito
es kaut kad ar tur nesen čatoju vai ko es tur runājos. Un tad bija tā, ir cilvēkiem tur uzskata, šī pēdējā dzīve mūs no šīs dzīves projām un tam līdzīgi eiro gaismu skrien tajā gaismā iekšā. Un es tad tā meditācijā tā kā prasu, ko tas nozīmē. Un tad ir tā, cilvēkiem ir kategoriska tā mukšana, kategoriska izvairīšanās, kategoriska tāda dusmas, bailes, visu kaut kā kopā salikts. Tāpēc, ja viņš ir piedzimis. Jā, lai beigtu izvairīties, bet pieņemtu to. Pieņemtu, nedusmotos, nebēdātos, visu kopā. Jā, mums jau jāiemācās pieņemt to visu. Labi, teiksim, kas ir tādas iezīmes, kas, jau tad cilvēks pārdzems starp dzīvēm, bet kas tās iezīmes, kas, paliek kaut kādas vērtības, kas nāk līdzi, tu teici, tur tās, kurš tu paņem līdzi. Tas ir vagons, vilciens, mugursoma. Tas ir ar tiem neizpildītajiem uzdevumiem. Kā piemēri, tev ir kāds piemērs? Kā piemērs? Piemērs, kas man nāk prātā, tās ir attiecības. Tas tā kā visvienkāršāk saprotams ir attiecības. Ja tu kāp uz vienu tā paša grābekļa un tev attiecības viens un tās pašas, no pretējo dzimumu pieņems. Ņemsim kā piemēru, ja. Tas nozīmē, ka tu kaut ko nesaproti, ka tev tas grābeklis ir. Un parasti, kad mēs skatāmies tos piemērus no iepriekšējās dzīves, tad tur jau līdzīgas situācijas ir. Un tas jau ir tas grābeklis, tas ankurs, kas mūs tur visu laiku tajā iepriekšējā dzīvē. Un šajā dzīvē, kad tu to saproti, ka tas ir tas grābeklis, tad tev ir jāpieņem viņš tāds, kāds ir, jāpiedod kā viņam tā sev par savu reakciju, apzināti, neapzināti, vienalga kāda viņa bijusi. Un vienkārši atlaid. Un tad tā situācija vienkārši pat no sevis samainīsies. Vai vienkārši tās attiecības aiziet citā gultnē, un jūs jau cits uzdevums risināt, ja jums ir risināt, vai tas cilvēks vienkārši aiziet no tās tavas dzīves un viss. Jā, tieši kaut ko līdzīgi čoku stāstījis, vai Vincent bija. Es nemeloju. Ne, jau nemelo. Kādu to pateici? Es nemeloju. Amen. Nē, es gribēju nevis tā, ka es nemeloju. Es gribēju teikt, redziet, es nemeloju, ka tev var tāpat saka, Bet, nezinu, arī piemēram, kaut vai to stāstu, jo tur viss augšā, tur forši, tur skaisti, ja DSR pasaulē, arī piemēram bija viena sieviete ciemos, mēs tur parunājām. Bet tur to Enrico un tam līdzīgi. Viņi tāda, jā, viņiem jau tur viss ir ļoti forši un skaisti, bet mums jau te cilvēkiem uz zemes ir jārok un tam līdzīgi. Bet, tā ideoloģija jau tāda, kad tu to prieku ienes šeit, tas to pat dzīvi padara vieglāk, un tam līdzīgi tas ir interesanti. Tas ir kaut kas līdzīgs, par tām attiecībām, kad tu grūti uz viņām skaties un tur dusmas uzpelīgs tam līdzīgs. Kad tu to visu vienkārši izmaini sevī tagad. Ir jānomaina tā reakcija, ja tu visu laiku ej prom plēst traukus un lamājies jau no dusmu aiziet, tad, kad tu saproti, ka tā, ka visu laiku tas ir vienāk, cik tev tie vīri tur būs viens un tas pats, kamēr tev nepieliks. Un tad tev vienkārši ir, izreaģē, saprot, kas tur notiekās, bet pēc tam pieņem to situāciju, ka, viņai ir vieta būt. Un atlaid, bet atlaid nevis tā, es tev piedodu, pagriežās un aiziet un nesūtu, nees piedēru, jo tas viss tev sēž, krepīns tāds, jā. Bet, es viņam jau piedaru. Nē, bet vajag tieši ar visu sirdi un dvēseli to sajust, bet tas ir nenormāli grūti, tas ir reāli nenormāli grūti, man arī tā ir bijis. Bet tiklīdz tu to izdari, saka, viss čau, pietiek. Nopietni, es esmu savas dzīves skalē, ja saprotu, es tā negribu dzīvot, davai savādāk. Es neroku, es kaļu. Jā, var tā kā arī veidot, vai ne? Tad bija tās, kaut ko Enrico tur stāstīja, cilvēki ir roka ar zelta lāpstām, tādējādi mācoties savu to viedumu, grūtības un tam līdzīgi. Bet ne, kalēji, tas jau vispār ir nākošais līmenis. Jā. Pastāst savu pieredzi, teici, ka tu biji nonākusi tajā dvēseli pasaulē, kur bija ļoti skaisti un gaiši, kā tur bija
Kā tur nonāci, ko tur darīji, ko tu redzēji, ko tu jūti? Nu, es nonācu jau pirmā reizē, kad es aizgāju ceļojumā uz savu iepriekšējo dzīvi. Uzreiz man pateica, ieraugu savu dzīvi, es ieraudzīju dzīvi, un tad pasties, kā tu nomiri, vai tā bija dabīga vai kāda nav. Es ieraudzīju, kas tur mirst uz gultas, un tad pasties, ar kur ķermeņa daļu tu izēji no tā fiziskā ķermeņa, es ieraudzīju, no kurienes izgāju. Man saprast, ir cilvēki prasījuši, ka vai es prasu, ar kur ķermeņa daļu tev iziet tādu vēseli. Nu, tāpēc, lai tu vienkārši varētu piefiksēt, nu, kā tas process notiek. Tas ir tas svarīgais. Un vienkārši devos augšā. Tagad es nepateikšu, vai tas bija ātri vai lēni, bet zinu, ka devos augšā man sagaidīja kāds. Kas konkrēti, es arī tēt vairs nepateikšu. Man ir mājaslapā, es esmu uzrakstījuši to. Jā. Kas tur man sagaidīja? Forši paprasīja, kāpēc sagaidīja, kas tur notika. Manuprāt, man tur samīļoja vienkārši un paraudāja, bija viss labi. Nu, kā tur izstās? Tur izskatās, tur ir vienkārši visa gaiša. Tur nav tādas tā kā telpas. Tur vienkārši ir, tu vienkārši saproti, ka tur tā kā ir kaut kāda vieta, tā kā varbūt ir tā telpa, bet tur nav tādas sienas, striktas sienas, grīdas griezti. Nē, vienkārši saproti, ka tu esi kaut kur un tā kā vieta, kur mēs tur pārvietojamies. Pārvietošanās arī tur, es neatceros, kas tur staigāt ar kājām. Šitā tējā, tu vienkārši tā kā peldi, tā kā virzies uz priekšu, tā kā uz tādu. Tad, kad filmēji, tev uzsēdini kaut kur un baigi brauc tas sērijas. Jā. Neko, tad tu saproti vienkārši tā kā, kad skaties, tā kā jūti, redzi, reku kaut kādu telpu, jo tev tā kā vada, parasti vada kāds, jā. Tad tu tā kā pasties, tur tā kā ir tā kā durvis, un tu pasties, kas tur ir aiz tām durvīm. Vai tu gribi iet, negribi sajūti. Jāgrib, jātais vaļā, pasties, kas tur ir. Paskaties. Un tur ir aiz tām durvīm varbūt viss kaut kas. Ir kaut kādas dušas, enerģētiski attīrošās kabīnes, tur vēl kaut kādas ciedinošās, tur tās pašas dvēseli tava grupa ir. Un tur ir dažādi. Tur ir, varianti, kā tur var staigāt, ir dažādi. Viens no variantiem ir tad, kad tu vienkārši nonāk, īpaši cilvēki, kuri jau visu kaut kur jau ceļoja un darās, es viņiem ļauju vienkārši, lai viņiem rāda, kas rādās, un tad viņi vienkārši iet, es saku, skaties, kas tev tur notiek, un vienkārši stāst, un tad viņi saka, ej, tur ir durvis, tur ir vaļā, tur man rāda, ej, un tad viņš iet un stāsta, kas tur viss notiek. Ja nav kāds, kas to visu vada, viņiem tur, viņi palīg, tad es vienkārši pati saku, paskaties, kas tur ir tavā dvēseli grupā, paskaties, kas notiek tikko nostīto dzīvi telpā, pārunu telpā, pasties, vai tur kāds ir jau, kas tevi tā kā gaida, vai viņi ir tukša, vai tev tur jāpieaicina, ja tur neviena nav, tad mēs pieaicinām. Ja tur kāds ir, noskaidro, saprot, kas tur ir, un pieaicina tos trūkstošos, kurus tā kā es gribētu, lai viņi tur arī piedalās tajā pasākumā. Kaut kā tā. Tu esi kādreiz prasījusi par nākotnes notikumiem, teiksim tā cilvēka. Es vēl gribēju pateikt. Ir cilvēki, kuri skatās iepriekšējās dzīves, viņi skatās, un viņi saka, es jau vēsturi rubīju, es jau zinu, kā tur kas ir, un es jau izdomāju visu kaut ko, kaut gan tas viss nāk no mūsu atmiņas failēm, jā. Viņi saka, pēc tam, kad viņš iziet ārā, viņš stāsta, tur vēl es varēju sapantazēt, sadomāt, es esmu filmu saskaties, bet tad, kad nokļūst dvēseli pasaulē, tad tur notiek tāds lidojums. Tur vienkārši tāds bezsvara lidojums un kaut kur lido un nīrsti un kaut kas notiek. Tur, ja es vadu kaut kur, tad viņš konkrēti arī uz turieni iet, ja es vienkārši ļauju, lai viņš tur plivinās un skatās, ko viņam rāda, tad viņš tur arī visādas tur gradzenes stājas un visu kaut ko. Viņš saka, bet to es kaut kā vispār nevarēju iedomāties kaut ko tādu, kāpēc man tas būtu jādara no sērijas, jā. Tā. Un tad ir tā, ka, tā bija man iepriekšējā dzīve, es saku, man prasa, es jau zinu, ka tā ir tava iepriekšējā dzīve, bet tev jau pašam tas jāsaprot, ka tā ir tava iepriekšējā dzīve. Jo tas, ka es pasaku, ka tā ir tava iepriekšējā dzīve, tas tev,
neko nenozīmē īstenībā. Kamēr tu pats to neesi sajūts un saprats, ka tā ir tava. Nu, pats padomā, ja to tu varēji izdomāt iepriekšējo dzīvi, bet tur dvēseli pasaulē te vispār nav poņas, kas tur notiek un kas tur nenotiek, un tur kaut kas tomēr notiek, nu tad pats aizēj līdz tam, vai tā bija tā iepriekšējā dzīve, vai tā bija tā nāve, kur tu nomiri vai nebija. Jo bieži vien ir tā, ka cilvēki, kad izdzīvo to nāves momentu, tad viņi saprot, kāpēc viņiem no kaut kā tur ir bailes. No slēgtas telpas, pieņemsim, viņu štajā zārkā ir dzīvu aprakuši, piemēram, ūdenī noslīcis, no klints nogrūsts, tās bailes tieši no tādām lietām arī nāk uz šo dzīvi. Un tad arī, cik ātri viņš to ierauga, viņš to saprot, cik ātri tas, kad viņš beigs baidīties no augstuma, es nezinu. Tad, kad tas viss atnāk šitā te līdz šejienē, līdz viņam, tad arī beigsies. Jo tas nav, protams, ka viņš tād izies pa durvīm ārā, pieies pie šitā balkona, es vairs nebaidos no augstuma. Tik ātri tas parasti nenotiek, cik es zinu, bet Tas arī, piemēram, tas sanāk tas ceļš, piemēram, ir kaut kāds cilvēks, kas risina kaut kādas problēmas, ar kā viņš netiek pāri, vientulības sajūta, baiļas sajūta, vienalga. Un tad, viņš ir tā aiziešana iepriekšējā dzīvē, palīdz viņiem aiziet līdz saknei, savukārt tad viņš zina to cēloni, enerģētisko, piemēram, un tad viņam ir vieglāk tikt no tā vaļā. Tā sanāk. Jā. Forši. Satos, kas gribēju sacīt? Par savu vienu to pieredzi pie teviem, kas bija vēl. Man bija arī tāda dzīve, kur riktīgi vientuši skumši izolējies, noslēdzies. Es sapratu, ģimene arī nebija vispār pilnībā noslēdzies. Un tad bija tā, ka tu sāki pasties, kā tu nomiri. Tu sēž tā pie galda, tur nebija nekāda tik daudz elektronika kā mūsdienās ir. Sēž pie galda, tā kā piedzēries pilnīgā komā. Es nezinu, pudele rokās īsti nesaprātu, un tad tā aiziešana notiek. Es īsti nesapratu vecumu, kurā ziņā 40, 50 un uz augšu, un aiziet projām. Un tad ir tā kā, es saprotu, tur augstāk, kamēr cēlos, un tā skatos, wow, un tā sevi, negribu. Un tad bija tā kā, mēs varam tagad, tā sevi bija, varam tagad pārstīt tavu to dzīvi, kur tu esi dzīvojis. Tā kā es eju savu iepriekšo dzīvi, skaties, ka es nomiru, un tad piedāvā paskatīties to visu dzīvi. Tad ir tā, es negribu vispār tur iedzināties tajā bēdu ielajā. Un tad man bija tas, ka šajā dzīvē es to saprotu, ka pats tik daudz tie likumsakrības ar to pieredzi. Un tad bija tā, tas ir vecā dzīve. Tas nav vairs tagad, tas ir sviests viss. Kāpēc man jānāsā kaut kāda piedzērušā čaļa emocijas līdzi? Jā, kas no tām iepriekšējām dzīvēm jāpaņem tas fakts, kas tur ir noticis, lai tu saprastu, kur ir tas pirmos. Tu paņem tikai to faktu, tev jau nav tā sāp, tā grūtība no turienes jāņem. Tu jau viņu neņem. Jo es arī parasti saku, paņem, lai atgriežās tā enerģija no turienes, pielāgota šīm enerģijām, jau attīrīt, lai viņi nevalkās tur tas smagums vai vēl kaut kas tur ir. Lai viņi jau ir pielāgoti. Un tad var tāda kopsavilkums sanāk, lai iziet no pārdzimšanas vai, nezinu, kaut kā paliktu gaišāks, nezinu, kādā veidā, sanāk kaut kādā veidā jātiek vaļā no, nezinu, nevis negatīvām, bet tādām zemām emocijām, zemām enerģijām. Zemo vibrāciju enerģijām. Ja tu negribi pārdzimt, nevēdājies. Kad tu stāstīji savu pieredzi, es atcerējos, man bija viena klienta. Fotogrāfa vajag vitēt, nokrūst savā iepriekšējā dzīvē. Es saku, pasties tēt, kas tu tur esi? Viņa tā skatās. Tā, redzu vīrieti. Tā, redzu bārdu. Nē, fuj, es tur esmu ar bārdu. Un pēc tam skatās un nē, tā bārda baigi. Viņa tur izdzīvoja sev gan ķēmiņi, saprata, kas viņa tur ir, jā, viss ir kārtībā, bet tā pirmā reakcija. Tā bārda. Jā, bet tas, lai cilvēki var tā kā saprast, kā tas process notiek. Tas notiek, ka tu tā kā esi tajā stāvoklī tādā, ka tu esi gan šeit, ka tu jūti, sēdi, guli vienalga, ko tu dari, tu dzirdi, ka tur mašīnas pīpina ārā vai tur klavieres kādu spēlē. Un tajā pašā brīdī tu mierīgi ceļos, skaties uz sevi, kur tu esi ar bārdu. Un tādā pašā laikā tu vari saprast visu, kas tur notiek. Tas ir tas vieglums, kas nāk vispār no tā visa pasākuma, ka tas nav sarežģīti, tas nav tā kā
ka tev man ir teikuši, stāstījuši cilvēki, un saka, ka es kaut kad jaunībā man tur aizved vecāki, kaut kādas bailes bija pie kaut kāda tur terapeita. Viņi saka, aizgāju un atšuhnījos vienkārši, ka es braucu autobusā vai tramvajā vai kur viņi tur brauc, es vispār neko neatceros. Nu, terapija, jā, tāda, ka prasnūsi gips. Tad šeit ir tā, ka tu visu atceries. Bet ir jau, teiksim, tur ir tāda grāmata hologrāfiskais visums, es nezinu to saturu, bet cik esmu dzirdējis, tu tevi tajā regresīvā, tajā hipnozē kaut kādā, un tad viņam pasaki, tam cilvēkam, teiksim, tur bija 3 cilvēki, ka, teiksim, tas 3. cilvēks viņš vairāk nav. Un tas čalis pamosās, un tās hipnozes, viņš vairāk viņu neredz vispārībā, pat viņam cauri redz, teiksim, vai sienas ir kaut kāds raksts, viņš viņam cauri redz perfekto rakstu. Kad no tās terapijas izvēlāk ārā, viņš, protams, redzēja, bet tā bija instantīgi, tas cilvēku prāts izdarījis. Jā, es ar hipnozi nenodarbojos, es nezinu, kā tas vispār darās. Es tikai zinu to, ka tur ir jāmācās, cik tie gadi, 3 vai 5. Un tie, kas ir izmācījušies, viņi īsti nemaz nezin, kas tas tāds ir par procesu. Un baigi maz mums vispār tāda profesionāla terapeiti, hipnoterapeiti, jā, saucās. Tā. Es nezinu, man pašai. Pirmo reizi, tad, kad es izlasīju to Maika Ņūtona grāmatu Dzīve starp dzīvēm, man bija vienalga pie kā trāpīt, ka tik iepriekšējā dzīvē es savā tiktu, jā. Bet pēc tam jau, kad es sāku par to visu domāt, es domāju, pats, labi, ka ne pie hipnoterapeita tiku, tāpēc, ka visādi stāsti, viss kaut kas ir. Kaut gan arī tas, ka ir visādi stāsti, tas jau nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kam tie kaut kādi tie stāsti tur ir radušies negatīvi vai gatīvi plusā, ja? Ka viņiem vajadzēja piedzīvot to pieredzi arī negatīvo. Un nav fakts, ka man viņi būtu negatīvi. Vienkārši tā būtu mana pieredze, jo pieņemsim, ja pie manis... Jauni vārdi, vai ne? Ja pie manis atnāk cilvēks, kurš aiziet, pieņemsim, neapmierināts, jo parasti tie neapmierinātie, nevienmēr, ja viņi pasaka man acīs, ka viņam sūta ne tā terapija vai ceļojums, viņš jau aiziet pēc tam ārā un pastāst to kādam. Bet tas nozīmē, es to uzsveru normāli, jo tas nozīmē, ka viņam ir vajadzīga tāda pieredze, man arī tāda vajadzīga, atsauksme, un viss ir kārtībā, viss ir līdzsvarā, nav nekas pareizi vai nepareizi, viņam nederēja tas, super, meklē citu. Viss kārtībā, bet tu esi izmēģinājis, jo es vienmēr saku cilvēkam, šodien arī bija sieviete. Viņi saka, man tur teica, tur enerģija kaut kā jāpakārto, kaut ko vajag vai nevajag, es nevaru saprast. Es saku, es nezinu. Es saku, es neeju. Ko tu dara vispār? Es saku, es neeju savu enerģētiku pie kāda kārtot. Es meditācijās to visu pat esmu izdarījis, un tā enerģija, ko es šobrīd jūtu, tikai caur manu pašas darbu. Bet es zinu, cilvēki iet, viņam to vajag. Viņam vajag to enerģiju, viņam vajag to cilvēku, kas to dara, lai viņu parunātu. Lieliski, es saku, klausies sevī, ja vajag eju, nevajag neju, un viss. Jo, katram ir savs ceļš, es nevaru pateikt, vai tev vajag vai nevajag. Tāpat arī pie manis, nevienam nevajag nākt tā. Pašam ir jāsaprot, vai viņš grib kaut ko redzēt un atrisināt vai negrib. Bet nometnē 20. februārī, tu vadīsi iepriekšā dzīvē, jā? Jā. Es tur noteikti piedalīšos. Brīnišķīgi. es gribu vēlreiz, man acis lūpā. Bet kopsavilkumā, tad vai ir no kā vajadzētu baidīties vai nav no kā baidīties? Ja mēs baidamies, tad mēs pievelkam bailes. Ir tā. Jā. Jāpieredz bailes. Tad ir jābaidās par tom bailēm. Tad, kad es vēl mācījos šo metodi, bija cilvēki, kuri teica, man tur teica, ka tur ir sliktie melnie kaut kas un ir baigi nedroši uz tur ieniet. Vēl tagad arī citreiz cilvēki saka, nē, es negribu online, man vajag klātienē, jo kas tur pieslēgsies? Labi, ja viņam ir tāds bailes, lai baidās, tā ir viņa baile un nedrošība, bet es, tad, kad mācības procesā to runāju, es pilnīgi
nepieļauju domu, ka pie manis atnāks kaut kādi sliktie šitie te un tagad kaut kas tur notiks. Es nezinu pat, kas tur var notikt, un man negribās zināt nemaz to, ja. Es tikai es zinu tikai to, ka ja es sākšu par to cepties un baidīties, noteikti tas notiks. Un ja arī tagad man par to necepoties, tomēr kāds atnāks ar kaut ko tādu interesantu, nu brīnišķīgi, es priecāšos, man būs jauna pieredze, lai izvadītu no kaut kāda tāda stāvokļa vai no kaut kādas telpas vietas kādu cilvēku, nu super. Bet tā, lai es baidītos par kaut ko, nebaidos, un cilvēkiem iesaka arī nebaidīties, un ja viņš baidās, tad iziet cauri tām bailēm, jo cilvēkam tā baila vislielākā ir par to, ka viņš nezina, kas notiek. Jā, tieši tā. Man liekas, ka šodien es jau daudz maz izstāstīju, kā tas notiek, un tas notiek ļoti vienkārši. Tu negribi vienkārši, tad nē. Jo es arī vienmēr saku, ja tev ir tajā ceļojumā kaut kāda sajūta, ka tev ir bailes, ka tu kaut kas negribi kaut ko, vienkārši saki, jo pats galvenais, kas jādara, ir jārunā. Ir jārunā, ir jāstāst, ir jautājums, gribu uzzināt, vienkārši jautā to jautājumu, un viss. Kaut kā tā. Burvīgi. Vai grib tev kāds jautājums? Jā, par to numeroloģiju vispār interesanti un astroloģiju, ka no kurienes tur ņemās tie konkrētie skaiti dzīves, bet, laikam, tur tas ir vajadzīgs, tās ir, un vienkārši kāds to pieņem, kāds nepieņem. Mēs jau tumsā runājam. Un viss ir kārtībā. Man ir jābrauc. Labi, Inga, paldies par aprunāšanos. Varbūt tev vēl kaut kas stāstāms. Ko finalizējot visu. Nu, ko es varu pateikt? Es varu pateikt... Es jau pateicu par dzīvi apzināto, jā? Nē, es nepateicu. Es neatceros. Kad es kādu laiku nevarēju saprast vārdu īsti apzināt. Un tad es viņu tā kā sapratu, bet tad nesen man atnāca tāds paskaidrojums, tāds, ko nozīmē dzīvot apzināti un neapzināti. Un iespējams kādam tas varētu noderēt, ka tad, kad mēs dzīvojam apzināti, tad mēs uz visām situācijām, kas mums notiek dzīvē, skatāmies, no vērotāja pozīcijas. Tā kā, kāpēc tas ir noticis, ar ko es esmu pievilcis un ko man tagad vajadzētu darīt. Uzsvars ir, ko man vajadzētu darīt. Tad, kad mēs dzīvojam neapzināti, tad mēs domājam, kurš maita man šito ir izdarījis? Un meklējam visu laiku ārējos faktors, kurš ir vainīgs pie visām mūsu dzīves slikstām. Viss ir slikti, viss nav labi. Viss ir slikti. Un tad mēs ciešam, mēs raudzam, mēs psihojam. Bet tad, kad ir apzināti, tad mēs to visu domājam tā, kas man jādara, ko man darīt, lai tas viss būtu čiki-piki. Tu jau tā kā čoks runāt, jo. Tieši tas pats, ko čoks saka, pat arī uz tiem jautājumiem. Bieži vien cilvēkam ir jautājums, bet viņš pat nezina, kāpēc viņam ir jautājums, bet man gribās zināt. Bet tu pat nezini to, esi apzināts par to jautājumu, sanāk tā būtu, no kurienes to vērās vaļā, kāpēc tas jāzina un tam līdzīgi. Tas bija interesanti. Tad, mīļie cilvēki, esiet apzināti, mēģiniet saprast un vērot, kāpēc jūs šo interviju skatījāties. Jā, un nobeigumā var pateikt tikai savu frāzi, bet devīzi smaidam un mājam, draugi. Smaidam un mājam, jo apzināt dzīve ir brīnišķīgi. Atā tā.